This is the message to Obama. Osama ir miris. Viņš ir nogalināts. Jūs skatāties hokeju par to laiku, kamēr viņš ir miris, un draud ātām uzbrukums. Ok, labi. Kas mums šajā bija? Mums bija kontroldarbs. Matemātikā, kā mēs par to domājam? Es domāju to, ka Niks mums atkal reāli izglāb matemātikā. Abas divas. Jā, es būs saru. Es saru, ka Nē, es ticu Nikam vairāk to visu tas hokejā. Jā. Tagad parunāsim par okupācijas faktu. Wow. Atgriež viduslaikos. We're back, vienkārši. Es biju palaidis garām to rakstu. America, fuck yeah. You're excited, motherfucker, get terrorists, your game is up. Cause now you gotta answer to America, fuck yeah. Uz 5 latiem, ka šie čaļi, kad dzied to dziesmu. Jā, viņi dziedā to dziesmu, redzēju video. Viennozīmīgi. Un then tālāk, kas mums vēl ir? Ko vēl neatkarīgā rīta avīšu? Lemberga kontrolētā presa, ko es saku. Nē, es Lemberga kontrolētā Lembergam piederošanu. Nu jā, bija kaut kas piederēts to kontrolēt. Nu jā, panāsim par okupācijas faktu. Jā, okupācijas fakts. Šī nav pirmā reize, kad es kaut ko līdzīgu redzu. Es vairākas reizes esmu redzējis to, ka pie dažādu Latvijas valsts institūciju ēkām ārzemju karogi. Tagad viņiem nevajadzētu būt. Pieņemsim, katru dienu pie Liepājas pārstāvniecības Rīgā, pie Jākuba kazarmās, tur, kur ir Liepājas karogs, blakus ir Itālijas karogs. Es to pamanīju jau pirms vairāk kā pirms 2 gadiem, kad mums sākās ekonomiskās problēmas. Mums izpērk cits valsts. Berlusconi, tieši tā, Berlusconi. Viņš tur grib taisīt kaut kāds trakās palīdz. Starp citu, kad strādāju pastā, man vajadzēja tur Jākuba kazarmās vest paciņas, jā. Es jau no tās otras puses zinu, kur ir, tās stāvvieta. Jā. Un tur es iegāju tikai tajā Itālijas Liepājas vēstniecībā, no otras puses vienkārši nejauši. Likās, tur es varēju šeit iekšā. Es iegāju iekšā, viņš tāda īstava, tur bija kamīns, 2 kuprās un viens citās sēdēja vienkārši. Sēru vīnu. Savas reizes vienkārši tā izkāja ārā, aizlaisies sēdās tur. Tas ir stereotipiski. Jā, tas ir ļoti stereotipiski. Bet tā ir. Nē, parāsim, ka šobrīd Jānijā Cietumā pirmais viesis jau ir ieradies. Pirmais sliktais puika, kuram ir problēmas ar uzvedību, acīm redzot. Jā, viņam noteikti ir problēmas ar uzvedību. Sevišķi, kad priekšvēlēšana laikā. Tādas stulbas runas nevajag teikt vairs. Es varu teikt, ko es gribu. Mums ir 100. pāns satversmes, skaidrs. Jā? Labi, tātad. Tālāk. Es Pēteru Norvēģijai. Mēs to neteicām. Jā, nu jā, tas ir būtiskākais. Un jā, top news. Terorisms nav beidzies. Tagad būs vēl trakāk. Tagad būs nuclear 9/11. Kaut kas tam līdzīgs. Kaut kā tādu lasīju. Kaliks Šeiks Muhameds teica dokumentos, viņš ir teicis, ko Wikileaks publicēja tieši nedēļu pirms tika nogalināts Bin Lādens, ka Bin Lādena nāves gadījumā tiks nosaucīta no zemesvirsmas viena liela Eiropas pilsēta. Mēs esam uzlikuši savus likumus, starp citu darījums Irānu. Jā, darījums Irānu. Es esmu par Stokholmu, jā. Jo es šeit izlasīšu avīzē, vēl bija rakstīts tas, kad Stokholmā ir bijuši sprādzieni, jā, tas noteikti būs vēl sprādzieni, pat kodolsprādzieni. Un aprātās ir par Spāniju un Franciju, es pareizi saprotu. Tieši tā. Jā, pareizi. Bet es pieļauju, ka arī Berlīna varētu būt, bet es tomēr neņemu no savas likumus, jā, Stokholma ir mans variants. Un viss tas nuclear fallout tiks pārklāts pār Baltijas jūrai un uzmēt, kas ir otrā pusē Baltijas jūrai no Stokholmas. Fallout 3, here we come, man. Tas būs amēr, kas spēlē Stalker. Jā, Stalker Shadow of Chernobyl. Or in the shadow of the mushroom cloud. Spēlēšu Call of Duty 4, kur reāli ir vieta, uzsprāgst viena pilsēta, kamēr viņi atrodas vienkārši. Tur kodolsprādziens, un viņi izdzīvo. Un mēs esam nomirst no radiācijas. Ļoti labi spēle. Vēl daudz spēles kodolsprādzieniem, bet tā ir labākā. Jā, mums vajag aiziet kaut kur tur, vienkārši nomest šito tā rakstu vienkārši uz galvu. Un doties prom. Tā ir tā, kas esam un Nē, es to avīzi ņemšu līdzi. Nu, pats vēl normāli nofilmē. Nē. Tas mums vēl ir kā uzlādāta baterija. Man patīks čels. Es nezinu, kas viņš tāds ir. Aleksandrs Antoņienko, jā, man viņš arī ir. Pasties, Mērājai Kerijā 52. Jā, tu dzirdēji 19 sekundēs šorīt. Wow, no pirmā dziesma viņi klausījās kopā ar We belong together. Laiksies. Faksnieks, mākslinieks tiesājas par taisonu tetovējumu. Viņš ir noko daudz ar to? Noteikti. Labi, tas ir savs horoskops, varbūt. Vai skaļi? Labi, es lasīšu savu horoskops, nekautrējās. Strēlnieks. Ieroties klāt jaunam projektam, mēģiniet to ļoti precīzi ievirzīt un plānot darbus. Tad sekmes būs lielisks. Neaizmirsiet nodrošināt sev komfortablus apstākļus darbam.
Mums uzzīmē to, ka mājās reāli čilā vienkārši sēdēt, vienkārši lasīt, bet lātiņi ņemus vienkārši un pausāt viņus jau par citu, tas ir mans darbs. Skorpions, necentieties izdarīt spiedienu uz partneriem, arī neprasiet pastiprināt uzmanību pret sevi. Tieši tas var būt nesaskaņa un pat konflikts cēlonis. Es domāju, ka sanīkst atrasties aiz sabiedrību un jābrauc mājās gulēt. Pasties, biceps sēd 9 no rīta jau. Nu, ko vajag? Juicy. Jā, vienkārši tās spontānās stulbās lietas, ko dara. Selt vērts. Tāpēc mēs tam ielikt. Tieši tā. Vienkārši do your thing, vienkārši dari to, ko... Es tāds kāds tu esi? Labi. Un tagad pieņemsim, ka šis ir YouTube'ā, jā, un tagad šeit parādās tā fotogrāfija. Es ielaišu šeit. Un tagad tas pazūd. Nē, varbūt vienkārši ieksim descriptionā tu adresi. Nevarbūt Nē, vienkārši mums vajag video editings šeit taisīt. Mums vajag to darīt. Samontēt kopā, lai viņi var izdzēro. Lai viņi mūs reiz muguras. Jā, es tā varu izdarīt. Jā, viņi slēg reiz muguras tam brillēm. Ar to arī beidzam? Jā. Pagaidām, jā. Bet saka, tas ir widescreen, jā? Jā, Tad jau tiks vēlāk. Mums būs, kas mums būs latviešu valoda. Nu, tur mums sāk reportēt latviešu valodu. O, jā. Filmēsim